varam! Labi, es gribēju pateikt, esiet sveicināti jaunā sērijā. Tātad iepriekšējā sērija beidzās ar to, ka es iesēju zālīti villā, ja? Bet aiz tās sērijas iznāca sērija par kūpināšanu. Un tad pēc kūpināšanas mēs tagad sērijas ir pagājušas 11 dienas, mēs braucam uz villu, paskatīties, vai ir izaugusi zālīte, kaut ko novākt pirms ziemas, kaut kādas mazas darbiņas apsīties, jo mēs jau vairāk tur netusējamies, pa nakti tur nepaliekam. Vēl es iestarpināšu. Villas laika paliek arvien mazāk, ja? Laiks pavadīts villā. Tāpēc es esmu vairāk pieķēries Chrysleram LHS, ja? Es esmu nomainījis priekšējo stiklu, vējstiklu, un man vajag metinātāju. Es esmu nomainījis izpūtējam bunduli. Bundulis bija vienkārši izdedzis caurs. Un tas man nav vajadzīgs tehniskajai apskatei, bet es vienkārši vizuālajam uzlabojumam nopirku jaunus miglas lukturus. Tāpēc, ka manējiem, manējie bija vienkārši čau. Man pateikt. Paskaties, Amēlī, pilnīgi jauni miglas lukturi. Man var pateikt, ko man teica nopirks. Nu, ko es nopirkšu? Mantu. Žēl, ka Chrysler LHS priekšējās lampas nevar. Tu nopirks. Žēl, ka priekšējās lampas nevar nopirkt tāpat smuki jaunas un ne pa kosmosu. Nu, lūk, tā pa bišķiņam es te vedu kārtībā LHS-u. Un ko es tev varu pateikt, nu? Ja jūs gribat, lai es villas sērijās par cik ir augsti, ietilpinu LHS, kā es veicu uzlabojumu darbiņas ar viņu, tad jūs droši to varat atstāt komentāros. Tagad 2 miglas lukturi. Miglas lukturiem jaunas spuldzes nopirku. Un man ir problēma ar tuvajām gaismām. Katru gadu tehniskajā apskatē es nopirku pilnīgi jaunas priekšējiem tuvo gaismu spuldzes. Plus, tādas jaudīgākas, un plus es vēl taisos pamēģināt vecos lukturus izpulēt kaut kādīgi, lai kaut kādīgi tas stars vismaz ir. Man piesienās, ka vienām no lukturiem parasti tāds bišķiņi izsmērētāks tas stars viņa pret vārtiem tehniskajā apskatē spīdina. Un daļ tā viņi man divnieku liek, jā. Vēl es gribēju pateikt to, ka es Chrysleram nopirku jaunas lukturus, miglaniekus, kā redzējāt, ja? Un, ja laiciņš būs normāls, es kā dienīgi piebraukšu ar Chrysleru, paskrūvēšos, tur paņemšos ar tiem lukturiem, un vēl es nopirku Chrysleram restaurācijas komplektu priekšējiem lukturiem, tā kā pamēģināsim dabūt smukas gaismas Chryslerim, ja? Jā. Bet tagad braucam uz villiņu un skatāmies, kas noticis ar zāli. Ko domā? Paskatieties atkal. Atstājām pašplūsmā villu. Un kas noticis ar jumtu? Viņš dzīvo savu dzīvi. Atkal lietus gāzes ir bijušas. Visas manas sēkliņas aizskalotas. Labi, viņi ies un tuvāk ievērtēt. Ejam iekšā. Tā. Nu, zālīte ir izaugusi. Jumts ir aizārdīts. Aizpūsts, saplēsts atkal, jā. Un, ko es vēl gribētu pateikt, ko es redzu, jā. Nu, ka it kā zālīte ir augusi, jā. Pasties ir smuki. Nē, kaut kas ir izaudzis no manis iesētā. Vēl viena lieta, ko es esmu pamanījis, ka mēs dzīvojot pie lapu meža, mums gabalā praktiski nav lapu. Patīkams bonus, jā. Un zāles skatos daudz, kur nav tomēr izdīgusi, bet ābolīši re, kur vesela kaudze ir. Un ir sēkliņas reku, kā piemēram, reāli nav izdīgušas. Jā, reku arī nav izdīguši. Reku, Amēlī nevajag mīcīt manējo zālīt jauno. Un šīreiz tas pleķis, ko es rušināju, sanāk, ka 11 dienās nekas tur nespēja izaugt. Tāpēc, ka varbūt tās bija daudz savu, bet maz lietus. Nezinu, man liekas, ka lietus bija daudz. Nē, nu labi, ir zaļāks palicis. Augsts, vēsts, tāpēc lēnāk. Varbūt tās.
Bet, nu jā, nojumu es tur tā laboju, viņi pagājušies vispār izrauta ar visam saknēm atkal. Bet mēs teikt esam atbraukuši ar domu, ka mēs vāksim viņu nost, to materiālu pašu. Un vāksim visu, kas varbūt palikt slāpši, arī novāksim no šejienes. Bet tā jau vispār super. Nu, gar mēža malu, jā. Te ir, jā, lapas. Vairāk uz mūsu gabalu gan nav lapa. Reiku ģimenīt šūpojās manās šūpolītēs, ko es uztaisīju. Pareizi? Jā, es mācos ar kājām. Jā, Mēlī teikt mācās tā. Jā? Jā. Super, uz mēžu var skatīties stīrniņas. Jā. Forši, ka saulaina diena šodien. Eļķērē, kur var peldēt. Jā. Nu, te bija lietas gāzes beigās, protams. Ko vispār domā? Kā domā, kas ar to Vils festu vispār notika? Nē, mēs vienkārši ļoti ilgi domājām par to festu, un es sapratu, ka šis gabals vēl ir diezgan neiekārtots salīdzinoši, jā. Un mēs sākām apsvērt domu, ka pirmkārt vairs nav tik silti, jā, lai varētu, nu, nav komfortabli. Nē, nu kā, cilvēki jau citi būs gatavi arī atbraukt sniegā. Nē, nu jā, bet sanāk, ka man liekas, ka visforšāk tomēr kaut kādā pavasarītī, kad sāksies pirmie siltumiņi, tad varētu uzrīkot. Tad tie trūs sekotāji, kas arī pēc pusgada... Nu, WhatsAppā esmu izveidojis grupu, bet es tur vēl neesmu neko aktivizējis. Es neesmu nevienu ierakstu vēl uztaisījis, vēl domāju, kā pasniegt. Bet ir kaut kādi cilvēki, kas ir uzrakstījuši, un tu viņus esi tur ielikt. Es ieliku WhatsApp grupiņā, jā, bet neko vēl neesam rakstījuši, neko neesam teikuši, tāpēc, ka nevar izdomāt, ko darīt. Jo tagad jau būs augsti un rudeņains un pretīgi, un tas jau nav tas. Tomēr foršāk ir. Jā, meitiņ, saki? Man teica arī visu laiku māc ar kājām tašu. Nu jā, nu teica, es tev stāstīju, kā jādara. Pasties, kā tu iemācījies. Tagad beidzot teica, šūpols būs pa pilnai izmantots. Vai ne? Jā. Super. Tā mēs nopirkām šāšliciņu, patusēsimies mazliet mūsu villiņā, pavāksim kaut kādas mantas nost, uzcepsim šāšliciņu gaļiņu, garšīgi, vai ne? Super! Sildi pie vecmāmiņas. Kur eksperts Gunīta atbrauc ciemos uz villiņu, un Marks tagad krāmē ārā manas dāvanas. Gunīta man apsveic dzimšanas dienā, atveda te kaut kādu pārdzērties man atveda, pagaidi, Marka. Reku padusēm šito te, reku bārdai, eļiņu, reku kaut kādas te tur kafijas, šampūns. Nu, kā jau mammām patīk, tur zeķes, šampūni, vai ne? Paskaties, ar kādiem zeķītes skaistas. Diana, vai ne, mammas vienmēr dāvina zeķes, tur krems visādas tos te? Uzvelc zeķīti, paskaties, viņas ir stilīgās zeķes uzvelc. Oi, šitās ir riktīgi labās zeķes. Nu, bet ir jau arī īsti. Nu super, nu. Nu. Nu, super. Un ar kokvilniņu, vai neko, Amēlī? Es tur mēģinu lapas nodedzināt. Kokvilniņu. Man nesanāk tās lapas aizdedzināt, viņas man nedeg. Un kā nedeg, paņem eļiņu. No, Gunīt, malku šķūni pirmo reizi redzi, jā? Es tik domāju, zini, kas ir, varbūt par retu šitie, nav par retu viņi. Jā. Bišķi reti ir, ne? Nu. Jā, gliemezīts tas ir. Tad saka par retu? Labi, man liekas, ka par retu viņi ir. Jā, ko cilvēki komentāros domā. Es tā kā domāju, ka... Gunīt arī vienā sērijā pārdzīvoja par šūpolēm, par plaisām šūpolēs. Te viņi domā, ka par retu. Bet īstenībā ir jau labi. Bet zin kā, ka sniegi birs, viss iebirs iekšā. Nu, viņš jau pēc tam vienalga izžūs, jo tas ir tās šķirbs, tāpēc, lai vējš iet iekšā. Es tavā vietā vēl šitā taisīju, pāri vēl šitā. Jā. Man vēl cilvēks te komentāros rakstīja, ka šitā pieciniec ziemu neizturēs. Šitā te, 5x5, kas ietot šitā, viņš neizturēs. Nu, viņi tādu pašu vēl ir. Nu, paskatīsimies, kā cilvēks māk tā taisa, tā būvē. Es apbraucu, vēl braucu saulspīdē. Vispār? No kaut kurienes nāk baigiem melvē. Vispār pēc prognozes nebija jābūt ne lietum, nekam bija jābūt saulītē. Ja tagad sanāk, kad šašliku gribējām cept, un kas tagad te būs, ko? Nu jā, es atbraucu, un kas notiek? Nu, pareizi Amēlī, ko meitiņi. Tu taču kaut kādu vēju, bļovins, kusti. Kā iet augšā. Ai, Johaidi, fiksis skri. Un galvenais, ka mēs pacēlām šito te jumtu apakaļ uzlikām, gribējām, lai viņš vējā izžūs, lai viņi var novākt uz ziemu. Un šašliku gribējām cept. Ej, tu nost vienkārši. Pasties,
Un vēl izlikām žāvēt visu, kas te bija salījis. Ej, tu nost vienkārši. Ot te piedzīvojam. Nu, bet ko tu gribēji? Tā ir reālā dzīve. Gunīts šiverējās pa mani jaunuzceltajām deluxe piebūvēm. Vienkārši pa superīgo, no? Ārā lietas gāž un ar rokām jātur jumts, jo tāpēc, ka viņš lido gaisā, no? Romantika, šašliki, viss tā kā vajag. Diana laimīgi, pasies kāda seja priecīgi. Super! Atbrauc atpūsties uz villu. Nu, kur tad te villas fest? Villas fests, bļāviens, nu? Ko darīt? Vai nepēdīt? Ej, tu nost, vienkārši. Beigās es jau sāku ar malku kurināt mucu, lai varētu dedzināt lapas. Un ārā atkal ir zils debesis. Vienkārši laika apstākļi ir tik neprognozējami. Vienā mirklī rīktīgi gāž, otrā mirklī jau rīktīgi saulīt spīd nakali karsti. Nu, pasties, kāds mēs te ekskursijas uz mežu taisam. Tas spīd, forši visi. Meklējām stirniņas. Stirniņas neatradām. Rek mums kurējās grils. Viņš šašliciņu uzcepsim, nu. Super. Amazonas upīte, rekur. Kā dzīve. Man vajadzētu, klausies, vēl brauksiet uz šajien, man vajadzētu šitās te egļu zariņas, man vajadzēs roza apsekt, un tev arī vajadzēs roza apsekt, lai viņa nenosauc pa ziemu. Šitos egļu zariņas vajag toči man savākt. Jā. Jo man hortenziju vajag piesekt arī, un šito un visu piesekt vajadzēs. Jā. Zariņus vajag, egļu zariņas paknibināt vajadzēs, jā? Jā? Jā. Jo, kad es braucu no Saukrastiem, tur jau nav, tur tikai skujas ir priedes. Jā. Nu labi, nu. Nu malacis. Labi, jāiet, laikam kvadracikls jāiekrauj Gunītai mašīnā. Mēs te kaut kādas mantas vedam projām. Un neatstās taču uz ziemu. Akal aizies pa pieskaru, tāpēc tagad vajadzēs kvadracikli iekļaut pie Gunīcik suhiņā. Vajadzēs savākt instrumentus. Nu, daudz mantas mēs vedīsim uz Rīgu, jo mēs negribam šeit atstāt tomēr uz ziemu. Nu. Ha. No? Aha, reku skaisti, jā. Kvadraciklīts. Ka nedrīkst viņu uz zemes slikt, lai viņai mašīna nepiecūkā. Nu, arī. No kā es tev viņu? Viņš ir smags baigi, jā? Vai tu viņš ir smags baigi? Kur lai es viņu paņem pie kā? Nu, vot šitā, davai, nesam. Vai, vēlams. Nu, nesam. Oi, Marks palīdz nest, super. Jā, bet viņš ir smags īsti. No, ko tu domāji? Ne jau viņš tev kaut kāds tur pūciņa. Tas taču ir īstais kvadracikls. Īstais, tad es tūlīt uzspēdīsies un braukt. Nu, bet, protams, tu jau negribēji braukt. Ļoti smags. Man durās iekšā. Man taču durās rokā. No, ko tu gribēji? Posties, cik smuki lien iekšā ik suhiņā. Kā tu domāji? Man jau ik suhi ir pareizā. Nu, ja. Pasties, nu. Reku skaisti iegāja mašīnīt iekšā. Nu, ja. Pagaid. Pa pirmo zortu, nu. Pasties Hondiņu, ne, bet tik suhiņu, pasties kādi ietilpīgi. Riktīgi var vadāt visu kaut ko. Kā tu domāji? Labā? Nu, ja, nu. Jā, ko tu domājies? Nav lētais variants. Gunīti izdomāja nevis mūsu teritoriju no lapām izgrābt, bet mežu. Un izdomāja, ka vienkārši līdz šosei grābs. Nu tieši tā, Gunīt. Un Amēlija reku sildās pie grilla, kur mēs liņ cepsim šašliku. Mēs esam savākuši visas segas, drēbes. Oi, jā, mēs tik daudz mantas esam novākuši. Šo jumtu vajadzēja novākt, bet viņš nav izžūs. Es nezinu, kā mēs darīsim. Es piedāvāju viņu pārmest bišķiņu pāri, lai viņš paliek. Nu, lai viņu neraujā, kā te viss neplēš, lai paliek tikai skelets. Un, kad atbrauksim vēlreiz kādu dienu, ka būs sausāks, lai viņš izvējojas un ņemsim viņu nost un viss, nu. Pareizi? Jā. Super vienkārši. Super depozītā, man sakotāji atnākt savāc man. Starp citu, man ir ideja. Mēs varētu vienu sēriju Villas stāstā uztaisīt jautājumu un atbildes. Davai. Cilvēki zem šitā video var atstāt komentārus, viss, nu, kādi vien jautājumi interesē, vienalga kādi.
Un pēc iespējas uz visiem vienkārši uztaisīsim sēriju, kuri veltīti tieši jautājumi un atbildes. Un mēs atbildēsim uz visiem jautājumiem, ko vien varēsim atbildēt. Tātad šī sērijā rakstiet savu jautājumu. Nu jā, vienkārši komentāros atstājiet komentārus vienkārši par sēriju un pie reizes savu jautājumu. Un mēs atbildēsim tā, mēs dabūsim vēl vienu sēriju klāt. Nu, kāpēc ne? Vismaz kāds uzzinās kaut ko, varbūt tās kaut kādas knifiņas vajadzēja pastāstīt vai vēl kaut ko tur vai kas. Nu, vienalga, kādi jautājumi nāk prātā, tādas uzdodiet. Mums villā un mājās. Ko? Mums villā un mājās. Es gribu saprast, vai visiem tā ir. Mums viss rīsi, makaroni, griķi stāv tā kā vakumi iepakojumos. Un mēs reāli no veikala patstāvīgi atvesim kodus un kaut kādas jaunas tādas figniņas, tādas mini un ātras. Mušiņas kaut kādas maziņas. Mums tikai tā ir, vai visiem tā ir? Ieesim plaukstiņā, atver savējos auzu pārslas vai kaut kādu paciņu un apsties tā kārtīgi. Pavēro, vai tev iekšā nav mazi kukainīši tādi. Jā, bet viņas mums mājās bija ļoti daudz, nevis prosā. Prosā arī bija. Visur ir makaronos, prosās, rīsos, nu visur, auzu pārslās. Pērļu grūbās bija visvairāk. Jā, un vēl Diana nesen nopirka Vinniju pūku no Rimī pa 17 eiro kilogramā. Bļāviens, un es ēdu, man bija tārpi iekšā. Fuj! Iedomājies, es nopirku viņam dzimšanas dienā puču vietā, tādu maisiņu. Notērēju daudz naudas, un oskars vairāk nēd tās konfekts. Tas mans mīļākās konfekts Vinnijas pūks, bet tad, kad es atvēru un tur tārpi kustās iekšā. Tārpi saka, tu izdomā. Mēs tā varam vaļā tās šokolādītes, mēs viņš tā varam vaļā tāds. Fuj! Šitais te neadekvātais cilvēks vakardien man teica, tu vai braucam, paliksim vasarnīcā pa nakti. Es tagad reāli pastieši tādā jakā staigāju. Nu, baigi gribās palikt par nakti. Godīgi sakot, ir reāli augsti. Reku mēs visu, var teikt, novācām. Viss dārgākais elektriskais brauc prom. Kurš to tīklu, kurš visu vasaru tur bez tā arī atstāja. Pat paiku visu arī izvācām, rekur. Nekā nav. Reāli nekā te nav vispār. Nu, ko pateikt, reku grāmatas, ko mēs ar Oskaru visu laiku mēģinājām visu vasaru izlasīt, mēs nevienu lapu neizlasījām. Un šis ir tas moments, jā, tas foršais moments, kad riktīgi forši smaržo pa čašliku. Ļoti labi. Jā, tā smaržo, kad tā gribās. Zini, ko es atzīšos? Nē. Visā vīles šī piedzīmē vasaras. Esmu kūpinājis, taisījis, marināts, viss darījis. Es šašliku neesmu iemarinājies nereiz, iedomājies? Nu, jā. Tikai vienu reizi mēs taisījām svaigo gaļu Gruzīnu gaumē. Tas bija vienīgais. Tā visu laiku bija parastais veikals. Jā. Bet šitai es nevienu veikalu nepērku, baigas sūdi. Bet šitas ir no vienas iestādes gatavs. Ļoti garšīgs. Kuru mūs nesponsorē. Nesaukšu no kuras, bet viņš ir ļoti garšīgs. Jā, kvalitatīva gaļa. Marks bija šīs te dubļos izsmēries, viņš bija viss melns. Tuša, tāda skaņa, zini, ka maisu nomet zemē. Vienkārši pagriezies, viņš dubļos peļķē, viss seid un vienkārši izsmērējās sikos. Nabadziņš, nabaga bērns. Nu, vot, un tad Oskars tur atceraties, es jums teicu, man patīk Chryslers, viņam deg check engines, ar viņu brauc. Nākamajā dienā es ar viņu aizbraucu. Viņam check engines pazuda. Chryslers ir vispār forša mašīna, viņš pats salabojās. Pastāstīšu normāli. Chryslerim bunduls bija izdedzis no vecuma izpūtējiem, ja? Es viņu nomainīju, par cik šrotu nevar atrast, un uz citiem neko nevarēja izdarīt. Man nācās viņu pirkt par 105 eiro to bundulu. Vidējais, man ir 2 bunduļi, apakšā vidējais bija izdedzis. Jauns bunduls, 105 plus darbs 45, 150 eiro, 300 stikls, 450 eiro. Esmu ielicis pirms tehniskās apskats, nopirku miglas lukturs un spuldzīts 50 eiro un vēl metinātāji meklēju. Tā kā kaut kas ap 1000 gan jau būs iekšā Chryslerā. Un vēl paralēli Opelīts arī naudiņu paprasīja. Un paprasīja. tad Opelītī mēs detalizēti pastāstīšu. 47 eiro stundā servis prasa par darbu. Sensors bija beigts, tad, kad pārkārs sensors maksāja 101 eiro, 60 eiro viņi paprasīja par diagnostiku un 2 stundas, 2x47 eiro darbs bija. Tad kopā 250 kaut kādi 4 eiro bija. Nu, kaut kas 260. Opelītim vienkārši sensoru nomainīt. Vienkārši sensori. Nevis zinājis pārkārs, bet vienkārši sensors izgaļo Vienkārši ierindas. sensoriņš. Tās mašīnas, kas jau ir tādas krūtās, ja tur tāds kā Chryslers, viņi tur sāk klopēt nost to dzinēju.
aizsargāt, lai tu viņu nenobojā. Un tāpēc cilvēks nevar braukt. Bet, starp citu, kāds varbūt komentāros arī vēl var ieteikt, baigi daudz komentāru dažādi, ja tur vajag par jautājumu un atbildes komentāru. Un vēl kāds varbūt, kurš zina, var ieteikt vislētāko iespējamo kompi mašīnai, bet kurš ir funkcionāli ļoti labs, lai mēs varam dzēst un lasīt kļūdas gan Chryslerā, gan Opelā. Varbūt kāds var ieteikt kādu modeli. Lai katru reizi nevest pa 60 € diagnostiku. Jo toreiz to sensoru mēs varējām nodzēst, viņi paši pateica, var nodzēst kļūdu un var braukt. Bet lai nebūtu tā, ka Diana paliek kaut kur atkal ar to pašu, tāpēc mēs nomainījām sensoru. Bet principā mēs gribam nopirkt to kompi. Tā kā jūs varat ierakstīt kādu modeli, jo mēs neesam servis, mums nevajag superprofesionāli. Mums vajag vienkārši nolasīt, nodzēsi. Žēl, ka video nevar nodot smaržu. Ļoti garšīgi. Ļoti labs smaržu. Bet Opelīts negribēja ilgi dot atslābināties. Es aizbraucu uz darbu, kas ir 50 kilometri tā kā uz vienu pusi vai 40, nezinu. Un braucu uz Rīgu, un man iedegās jaunas 2 lampiņas. Kādas? Tagad tur Opelī vesela kaudze ar kļūdām ir. ABS kļūda, ECS kaut kāda, kruīzes vairs nestrādā. Daļa tās kļūtas, daļa kļūdām. Pretislīda, ABS, tur viss kaut kas kopā. Un mēs gribam vai nu aizdīšu uz vienu servisu, vienkārši tās kļūdas sākumā nodzēst, viņas būs vēlreiz un tad jārisina. Vai nopirkt to kompītu un nodzēst, jo tie gluki vai kas tie ir? Es nedzirdēju, vai nodzēst, bet, ja viņi vēlreiz degās, viņi jau jālabo, tur jau bez variantiem. Jā, ja vēlreiz degsies. Pēc, ka rūdens ziema, es negribu pēc tam viņš tā te uz šosejas. Opelī jābrauc ar to diagnostikas ierīci. Manam tētim Lexusā tāds ir, un viņš ļoti priecīgs. Jā, visu laiku brauc kā kaut kas nodzēs, brauc tālāk. Jā, viss kārtībā. Vēl bišķiņ hadanīt tomēr. Kur Oskars nākamnedēļ taisos un viņam čakarēt smadzenes, lai viņš aizvedas pie sava servisnieka, vajag hadanīt salbot. Pēc, ka man ļoti nepatīk, kad es braucu, man dažreiz skan kaut kāds viens disks tā. Jā, tur kluči jānomaina, gan jau priekšēji. Un šāra. Un tā mēs te dzīvojam. Vasariņi iet uz beigām festivālu. Mēs neesam uzrīkojušies, gan jau ierakstīšu tanī WhatsApp grupiņā, un es ceru, ka man piedos viss, bet nevar jau tādu tusiņu. Man liekas, ka loģiskāk būtu pavasarī, ne? Vispār būtu krutus festiņu paņemt arī, pieņemsim, noīrēt kaut kādu baļiņu, tur pīrtiņu. Nezinu, kaut ko izdomāt, jo šitā uz ātro, kad ir augsts jau, Reku peļķi. Jā, tas nav kaifs vispār. Jā, gribās, lai atbrauc, lai te ir smuki. Lai forši un patīkam, komfortabli, silti kaut cik. Vienkārši vecmāmiņa iet ar 2 bērniem mežā. Pa mežu staigā. Bērniem ļoti patīk. Viņiem tā gribas uz to mežu iet, bet viņiem riktīgi baili. Jā. Jūs jau redzējāt iepriekšējā sērijā, ka es labs un stirnu vienlaicīgi noķēru. Jā. Tā kā, kamēr mums nav villiņa, mašīnas neliek par sevīm aizmirst un liek savu labot un braukt uz servisiem. Ļoti jautri. Un es Oskaram nesen pateicu, kad tev bija tur bērnības sapnis BMS, es gribu tagad Mustangu. Jūs zināt, man Chryslers LHS amerikāns, man viņš ļoti patīk, bet man ir vēl viena marka, kur man ļoti patīk. Visiem jau patīk BMW, bet uzminiet kāds modelis. Ja paņem Chrysler LHS, tad es domāju, ka kāds varētu saprast, kurš. Es pateikšu, viņš iet līdz 2001. gadam. Gan jau kāds zinās. Bet es gribētu konču. Bet tie mani sapņi. Kāpēc sapņi? Es nezinu, vai tas būtu loģiski tādu mašīnu sev pirkt. Bet pagaidi, es sev teicu, ka es gribu Mustangu. Es varu vēl vienu pateikt Tupaks. Priekšā. Vairāk. Es domāju, ka kāds sapratīs, kas tā pa marku. Kas tas pa modeli. Bet tādu konču. Jo. Bet tu jau arī var nopirkt nekonču un uztaisīt pa konču. Tas ir baigais čakars. Ja man būtu garažu un visādi aparāti. Kur tev ir vieta, kur uztaisīt garažu. Tā neviens neliedz. Tu te kārtās visu to. Ne, metināt es māku neko. Kā nemāk metināt? Es tev iemācīšu. Atbrauks pie mums uz cehu, tev izstāstīs visu, kas ko kā un viss. Chryslerim jau tur sāk pamazām apakšā viss pa bišķiņam bojāties. Katru gan sliekšņi vēl ne, bet katru gadu kāds pleķis jāizmetina jau. Cik viņai ir 20? 25 gadi?
Man liekas, šitais ropels. Odelim 10 gan. Man 25, nu ir starpība. Agunīt, cik suha, paskaties. Kā dzīva. Arī kaut kādi 20 gadi, man liekas. Nu, neko un brauc. Nu šitās jau, zin, cik maz, kā tur bija agrāk joki, tādām Hondām, Civiciem detaļas uz spaiņos varēja uz kilogramu pirkt. Nu, cik lēti tā kā. Man liekas, Golfiem arī. Jā. Tās mašīnas, kuras, man liekas, lēti uzturēt. Jā. Ja pats vēl kaut ko ņemies ar mašīnām, tad vispār super. Jā. Atcerāt visi te, kas ar tām elektronikām piepičkāt sensoriņš, bļā, viens izgāja no ierins, kā 250 eiro, nu tas ir normāli. Un mēs vēl joprojām meklējam donoru LHS-am. Jā. Ai, ņem, visi ģimenīti pie galda. Vasaras izskaņā. Nākat šašlikus ēst! Woo! No? Marka, ēdīs savējus makaroniņus? Jā, pasties, nu super, nu labu apetīti visiem, jā? Ļoti patīkam. Zini, tad, kad tu jūti, ka vasariņa beidzās, tad ar lielu baudu šašliku gribās ēst. Amēlija nāc gaļiņu ēdīs kopā man. No, pasties, vai ne? Nu jā. Gunīt, visi meži izgrāba ar lapām. Pa teritoriju mūs nē. Uz kaut sulīgi zaļa zālīt palikusi, joma jau. Nu tu gan lai draini tagad. Ko? Nu te tik viss ir pagrābstīts, ko tu ņemies? Ne, nekrīt mūsu gabalā, reāli lapas krīt ārā. Nu tās es arī pagrābu, lai viņas tur ne... Nu jā, mamma vienkārši mežu izgrāb. Nu, tad tīrība, cilvēks mežu grāb no lapām. Ne? Zini, kas ir labākais? Ka reāli uzcep šašliku un lietas sākās atkal. Paskā paspēja laicīgi. Nu tieši tā laikā, nu super! Mālači vienkārši pasties, kāda garšīgi teica gaļiņu uzcepa. Nu paskaties, nu. Lampiņas arī jāvāc nost, lai gan viņas ir ārā mitruma izturīgās, bet es padomāju, ka viņas tas stāvēs tāpatās par šiem vējiem, rudeņiem, lietiem, sniegiem. Pareizi? Jā. Kas tieši? Ja jums ir iesprostas lampiņas elektrībā vai pagarinātājs, nekādā gadījumā viņš tādā veidā nesien. Jā, es redzēju vienu video, kur it kā elementāri loģiski lieta, bet cilvēks kļūdījās. Nu, celtniecībā. Viņš tā kā pabeidz kaut kādu darbiņu, un vienam kolēģim palika pagarinātais, nu, garais vats elektrībā iesprausts. Un viņš šitā gāja, viņu tīnu, un kaut kur bija caurumiņš, un viņš uztinot uz rokas to vietu, nu, dabūs šoku, un tu neko nevar izdarīt. Tu nevar noraut, un GG. Tas it kā ir loģiski, ja, ka tu netini vadus, kas ir elektrībā, bet dažreiz var izkrist no galvas cilvēkiem, tāpēc... Tas tāds, vienkārši iesaku cilvēki, ja kādreiz kaut ko tinat, vienmēr pārliecināties, ka viņi nav iesprostas elektrībā. Tas tikai loģiski šito tentu nostiprināt tā, lai viņš nelido, bet tas, kas kā nedara, to tā nedara. Nu, vispārībā es taisos vākšu to tagad arī nost. Tagad? Protams! No, Gunīt, palīdzēs? Nu ko jāparīt? Nu, reku. Redzi? Nu ko jādara? Oi! Jāvelk pa šito sliedi lejā. Šitais audums. Tu pa sliedi, protams, kas tu... Bet tevi nevis jārauj pret mani, bet mani jārauj uz turieni. Gunīts rauj uz turieni, es uz turieni. Ne, Guncīts mežu tīra lapām un no to otrādi. Nu, johari. Labi, Gunīt! Labi! Labi, iet! Nu. Kāpēc viņš neiet? Nezinu, kāpēc viņš... Tev tieši tāds pats čakars. Viņš tāds pats... Tā, var lūdzu miskastā iemest. Kas te tagad notiek? Nu. Velkam. Gunīt atkal uz otru pusi velk. Es nevelku neko uz otru pusi. Es turu nevis velku. Nu, ko tu melo, Oskar? Visu laiku tu man pa muļu taisi tagad. Nu, uz priekšu. Vienkārši vila izskatās tā kā vasaras sākumā Lisijā. Bez jumta. Tikai šoreiz dabai atstāsim iznīcībā kokus. Jo šogad diemžēl nesanāca paspēt uzbūvēt nekādu jumtu. Vai ne? Jumtu nesanāca paspēt uzbūvēt, bet sanāca pilns ar mēbelēm. Šitos krāsas. Pants, viss, ko, salīs? Kurējās? Nu, tak paņem uz Rīgu līdzi. Viņām vajadzēja kaut ko uzmalt virsū. Tie taču ir plasmasi. To pašu.
Gunīt, kāds rezumē par villu? Kā pavadīts šis gads viss? Ļoti labi pavadīts, ļoti skaisti viss ir, jā. Ir uzceltas deluxe būdas, jā, ar piebūvēm. Ai, un šitā te terasīte. Terasīte smuki ir uzcelta, vai ne? Kas mums te vēl ir uzcelts? Nē, nu viss kaut kas jau ir izdarīts, protams. Soliņš foršs. Protams, žēl, ka tas viss tagad stāvēs atklātā debesī. Nesabojāsies, tu jau eksperts, tu jau labāk zini, kas tad ar šito visu. To galdu jau nu noteikti vajadzēs kaut kā šķērsām, vai ko vajadzēs ar viņu izdarīt, vai nu apklāt ar kaut kā tā. Nu, tas galds no iepriekšējiem īpašniekiem palika, ja viņam tur jau kājas lejā bišķi papūžas, bet to var nošņikāt. Tagad uz terasītes var būt, bet ar kaut ko jau viņi varētu apsekt laikam. Nu, cerams, teras arī nesabojāsies pa ziemu, ne? It kā jau apstrādāts viss ir. Nu, jā. Vējosies te, nu labi, sniegs būs, nu es nezinu, kas te būs beigās. Būs jau labi, būs jau labi. Būs jau labi, ja? Būs labi, viss būs labi. Jā. Galvenais ir pozitīvi. Tas, ka nāk ziema, tagad mēs vienalga brauksim uz villu vēl. Kā tad, ka brauksim? Nu jā, ko mēs darīsim? Kūpināt? Kūpināsim gaļiņas. Kūpināsim, cepsim šāšlikus, visādas pareizi. Jā, Ameli nāc sēdēs to palīdzi. Tā kā mēs vēl te dzīvosimies un viss notiksies. Man ne? Ameli nāc. Nu jā, nu. Nu, jā. Nu viss. Jā. Nu labiņi, nu. Reiz, meitiņ, jā? Es vēl kaut ko. Tāda kārtošanās mazais rudens talkas sērija, ja? Davai? Tiekamies nākamajā. Nākamajā pavasarī. Kādā pavasarī mēs taču brauksim kūpināt, Gunīt visu te otrādi. Aizēj labāk mežu pagrāba lapām.